Esiet sveicināti pirmā adventa svētdienā, kad esam nākuši kopā baznīcā, lai pielūgtu, pārdomātu, uzklausītu Dievu vārdu un arī gatavotos Ziemassvētkiem. Un šodien mūsu dievkalpojumā pie ērģelēm Maikls Rundāns, bet mēs arī esam īpaši priecīgi mūsu vidū sveikt ansambli Skanda Jāņa Belu Glāzeva vadībā. Un, protams, šajā laikā mēs dziedam adventa laika dziesmas. Un kā pirmā dziesma ir Ak nāci, nāci, Dievs pie mums, 4. dziesma mūsu dziesmu grāmatās. Good morning to all, also our friends watching us on Zoom and praying together. And we start this first Sunday of Advent singing Advent hymn number 4. Mēs lūgsim kopā ar psalmu vārdiem. Atjauno mūs atkal, Dievs mūsu palīgs. Parādi mums, Kungs, savu žēlastību. Es klausīšos, ko Dievs tas Kungs runā. Žēlastība un uzticība, lai sastopas, taisnība un miers, lai skūpstās.
Tad tas kungs mums dos savu svētību, un mūsu zeme dos savus augļus. Gods, lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam. Sākumā bija, tā tagad ir būs, mūžības uz mūžību. I also will light the first candle of Advent, which symbolically represents hope. Aizdedzināšu Adventa laika pirmo sveci un atgādināšu Jēzus vārdus. Es esmu pasaules gaisma, kas man sekos, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. Mēs tevi slavējam, ak Dievs, par šo gaismas vainagu, kas atzīmē mūsu gatavošanās dienas Kristus adventam. Iededzot vainaga pirmo sveci, mēs tevi lūdzam, stiprini mūsu sirdis, ka neslēpjam gaismu, ko esi mūsos dedzis. Āmen. Lūdzu, apsēdīsimies un klausīsimies ansambļa skandas priekšnesumu. Aicinu mūs piecelties un kopā lūgt. Mūsu palīdzība nāk no tā Kunga, kas radījis debesis un zemi. Visuvarenais Dievs, tev visas sirdis atvērtas, visas vēlmes zināmas, tev apslēpts nav nekas. Mēs tevi lūdzam, piedod mums mūsu grēkus
un ar savu svēto garu šķīstī mūsu sirdis un domas, lai mēs varam tevi mīlēt un tavu svēto vārdu teikt un slavēt caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Kad jūs savus grēkus nožēlodam, ticībā iepriecināties ar mūsu pestītāja Jēzus Kristus nopelnu, tad, sekojot Kristus pavēlei, es kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps, pasludinu jums Dieva žēlastību un apliecinu, ka visi jūsu grēki ir piedoti Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. When we call, God hears us. When we confess, God forgives us. We believe and so we proclaim. In Jesus Christ we are forgiven. Amen. Gods Dievam augstībā. Lūdzu, apsēdīsimies un uzklausīsim svēto rakstu vārdus. Sveitīgs ir cilvēks, kas Dieva vārdu dzird un pasargā. The first reading today is from the book of Isaiah, chapter 2. In the last days, the mountain of the Lord's temple will be established as the highest of the mountains. It will be exalted above the hills, and all nations will stream to it. Many peoples will come and say, "Come, let us go up to the mountain of the Lord, to the temple of the God of Jacob. He will teach us his ways, so that we may walk in his paths. The law will go out from Zion, the word of the Lord from Jerusalem. He will judge between the nations and will settle disputes for many peoples. They will beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation will not take up sword against nation, nor will they train for war anymore. Come, descendants of Jacob, let us walk in the light of the Lord." Otrais lasījums ir no apostuļa Pāvila vēstules romiešiem 11. nodaļas. Turklāt jūs esat apjautuši šo brīdi, ka ir pienācis laiks mosties no miega, jo pestīšana mums tagad ir tuvāk nekā toreiz, kad mēs sākam ticēt. Nakts iet uz beigām, jau tuvējās diena, tādēļ noliksim tumsības darbus un apjozīsim gaismas ieročus. Dzīvosim tā, ka tās dienās piederās, nevis dzīrošanā un skurbamā, baudkārē un izlaidībā, ķildās un skaudībā, bet ietērpties kungā Jēzu Kristu un rūpēs par miesīgo neizdabājiet iekārēm. Amen. Aicinu mūs piecelties un pagodināt evaņģēliju vārdus, kas atbilst šim adventa laikam no Marka evaņģēlija 13. nodaļas, kur Jēzus tā saka: "Par to dienu vai stundu neviens nezina, ne eņģeļa debesīs, ne dēls, kā vien tēvs. Pielūkojiet, ka esiet modrīgi, jo jūs nezināt, kā tas laiks ir. Tas ir, kā kāds cilvēks aizceļodams atstāja savu namu un deva saviem kalpiem visu varu,
ik katram savu darbu un pavēlēja durvju sargam būt nomodā. Tad esiet nomodā, jo jūs nezināt, kad nama kungs nāk, vai vakarā, vai nakts vidū, vai gaļos, vai no rīta agri, ka tas piepeši nākdams jūs neatstrot guļam. Bet ko es jums saku, to es saku visiem, esiet nomodā. Āmen. Lūdzu, apsēdīsimies un dziedāsim nākamo 9. dziesmu. Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Kungs svētī mūs katru pie taviem vārdiem, kas ir un paliek mūžīga patiesība. Āmen. Ar pirmo adventa svētdienu aizsākas jauns baznīcas gads, jauns sākums, kad mēs dzirdam Kristus aicinājumu: esiet nomodā. Nomodā par un pār ko? Šis laiks man liek domāt par baznīcu un draudzi, kā mēs katrs uz to raugāmies, kā mēs esam iesaistīti. Un man nāk prātā tāda varbūt vienkārša luterāņu definīcija par to, kas ir baznīca. Ka tā ir vieta, kur Dievs uz mums runā ar savu vārdu un ar saviem sakramentiem. Un draudzem atbild ar
lūkšanām un dziesmām. Un, protams, tad mēs varam teikt, ka draudze ir vēl daudz kas vairāk, bet nevajadzētu arī aizmirst šo pirmo un galveno vēsti, kā mēs piedzīvojam to labo un skaisto, kad mēs nākam kopā kā latvieši, dziedam, runājam savā valodā un pulcējamies. Un varam būt nomodā par to laiku, vietu, vēsturisko situāciju, kurā mēs esam ielikti. Un, protams, pateicībā arī par Kanādu, kur mēs esam un varam būt atvērti mūsu kaimiņiem un dažādām tautām un kultūrām. Jā, arī ir vērts padomāt, kā cilvēki reaģē grūtībās vai krīzes situācijā, kad mēs arī zinām, raugoties šeit pat Kanādā, uz dažādām etniskām kopienām un draudzēm, kad draudzes asimilējas vai kļūst mazākas, ko mēs arī piedzīvojam. Un tomēr, pat piedzīvojot šādus laikus, man pirmā doma, ka arī grūtības arvien dod jaunas iespējas, kad varam nākt kopā visaugstākā priekšā un lūgt, lai viņš parāda ceļu, kā vislabāk kalpot mūsu draudzes locekļiem un visai mūsu sabiedrībai un kopienai. Un, jā, kā zināms, daudz latvieši tagad seko šim karam Ukrainā, un domājot par krīzes situācijām, es nesen lasīju kādu liecību no Ukrainas, ka pie mums apmēram pirms gada bija viesojies Juris Ulmans, kurš veic daudzas akcijas, lai palīdzētu Ukrainai, un arī no mūsu cilvēki arī viņu atbalstīja. Un es lasīju, ka viņš tagad ir Ukrainā un piedalījies kādā dievkalpojumā. Un tie bija tādi, man likās, ļoti iedvesmojoši vārdi, kad viņš raksta: apmeklēju agrās svētdienas rītā dievkalpojumu Ļvivas Pētera Pāvila grieķu katoļu Garizona baznīcā. Un tā bija līdz pēdējai iespējai piepildīta baznīca. Pirmoreiz mūžā, ko tādu piedzīvoju. Tautas dvēseli kā vienots veselums. Šķiet fiziski sajūtu dziļo ticības klātbūtni, kad visi lūdza klusumā vienu un to pašu par tiem, kas karo, par kritušajiem, par saviem bērniem, lai beigtos karš un lai Ukraina turpinātu dzīvot. Tas bija sirreāli. Priesteris teica, ka miers ir daudz kas dziļāks nekā pārtraukt šaut. Dieva klātbūtne rada mieru. Tas, ka šī rīta garīgā pieredze mani spēcīgi ietekmēja, būtu maigi teikts, līdz sirds dziļumiem un asarām aizkustinoši. Un katrā ziņā tas ir tikai viens no piemēriem, kad cilvēki, piedzīvojot ļoti lielas grūtības, ir vienoti un raugās kopā, kā viens otru var atbalstīt. Un jā, te ir daudz ko pārdomāt, gan raugoties mūsu draudzes vēsturē, un arvien dzirdot jaunus stāstus, kas kopā ir darīts, un cik daudz cilvēki ir kalpojuši un darījuši. Un tomēr mums ir svarīgi ne tikai raudzīties atpakaļ, bet izvērtēt šodien, lai atrastu labāko risinājumu rītdienai. Mēs varam pateikties par to, kas ir darīts kopā un cilvēkiem, taču mēs vairs nevaram tikai skatīties uz veciem, labiem laikiem. Lai iet uz priekšu, ir jābūt nomodā un ar skaidru skatu jāizvērtē prioritātes, kas ir svarīgas gan draudzei, gan visai latviešu
sabiedrībai. Raudzīsimies, lai esam nomodā par mūsu šodienu un rītdienu. Lai arī šis adventa laiks mums dāvā gudrību un mieru. Time of Advent begins in the dark. This is the darkest time of the year still. Not the darkness of despair, but darkness of anticipation. The holy stillness just before the dawn. Scripture today gives us 3 Advent images. Isaiah's mountain of peace, Paul's call to awaken, and Jesus' command to watch. Each of these passages not only direct our hearts, but also form our identity as Christian congregation. A community called to live in the light. As Isaiah says, "Come, let us go up to the mountain of the Lord, that he may teach us his ways." Isaiah envisions all nations streaming uphill toward God's mountain. Yet we know that water falls downhill, but people filled with hope flow uphill. Isaiah tells us that the future God promises pulls us forward. And before I spoke and gave example about Ukraine, where even during the war, people are not afraid, but they come together also in church and pray, being united. And also here we see the process of assimilation of many national communities. And even as our numbers are getting smaller, it is also an opportunity to come together and be united and not just look back, but see how we can go on forward, being together as congregation. There are so many encouraging words for this time. Paul says, "It is now the moment for you to wake from this sleep." So we can't just live by wishful thinking, but see what is the reality and call of God for us today. Paul's words strike like a trumpet at dawn. He says the night is far gone, the day is near. And also the congregation is called to be a people who live as though morning has already broken, even when the sky still looks dim. To be church is to be awake. This doesn't mean moral superiority. It means vigilance from hope, as the hope is special symbol of today as we light the candle of hope. To put on the Lord Jesus Christ is to put on his compassion and his courage, and together learn his way of life and remain alert. Being alert means being responsible, engaged, and ready. A Christian congregation is a household entrusted with the Master's work, and our mission still is to gather people around God's Word and sacraments. There may be other goals, but let us not forget the primary mission of the church. So what is the meaning of congregation in this season? And what Bible reminds us that we are pilgrims together, so different with our own unique experience, but walking towards God's mountain together. We are witnesses.
living as children of the day and feeling what is the most important thing we can do to get today. We are watchers, staying alert and encouraging one another. So Advent means both personal preparation for Jesus coming to me personally, and also communal awareness and readiness. The congregation is the living sign of Advent, pointing the world to the one who is coming. Amen. Tad mēs aicinām atkal ansambli Skanda dziedāt Alleluja. This joyful Alleluia was written by a person who worked at this building for many years, who was here in the late 1950s, 60s, and 70s. Boris Jans, it's one of his church music compositions, and we're pleased to sing his joyful song on this special day. Man ir īpaši prieks, kad mēs varam to izpildīt, jo starp daudziem nopelniem Boris Jans bija tas cilvēks, kas pirmais man mudināja rakstīt vienu kodziesmu, kad es dzīvoju citā pilsētā, projām. Es viņu satiku nometnē, kaut kur nejauši, un viņš uzreiz man pienāca kārtas, tad Jāni uzraksta dziesmu, viņš viestur viekoru. Es tad nekad nebiju to darījis tādu lietu, un so man ir prieks, kad šodien varam viņu dziesmu. Amen.
Aicinu mūs piecelties un teikt kopā ticības apliecību, lai tas sei apostols Krīd. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Arī kopā pienesīsim lūgšanas, kā draudzes lūgšanu mūsu debesu Tēvu priekšā. Kungs, pateicamies, ka esam varējuši šajā rītā adventa laikā pulcēties Tavā namā un piedzīvot Tavas svētības. Pateicamies par Tavu vadību līdz šim, par katru brīvprātīgo un kalpotāju. Lūdzam par mūsu draudzes locekļiem, par mūsu kopīgo kalpošanu, kas mūs vieno ap Tavu vārdu un sakramentiem, par visiem, kas čakli strādājuši un darbojušies saulainē, par daudziem svētīgiem pasākumiem aizgājušā gadā. Lūdzam par latviešu organizācijām Kanādā un īpaši šeit, Toronto. Paliekam aizlūgšanās par latviešu skolu, par ticības mācību latviešu skolā, par tiem, kas gatavojas iesvētībām, par kalpošanu Kristus dārzā. Par to, lai svētīgi lietojam mūsu tautas gara mantas un esam atvērti mūsu kaimiņiem un draugiem. Lūdzam par baznīcu visā pasaulē, par katru Dieva meklētāju, īpaši par Latvijas evaņģēlisku luterisko baznīcu pasaulē, arhibīskapu Kārli, garīdzniekiem, mūsu draudzēm, par katru kalpotāju un brīvprātīgo arī pie mums. Lūdzam par šo pasauli, kurā ir tik daudz nemiera un netaisnības. Lūdzam par Latviju, par Ukrainu, par Kanādu, par visām vietām, kur cilvēki cieš, kā arī par tiem, kuriem Dievs sirdī licis nākt pretī un palīdzēt saviem tuvākajiem, katram savā veidā, kā mēs to katrs varam. Kungs, dod mums savu gudrību un vadību, kad raugamies uz priekšu, lai saredzam, kāda ir mūsu kalpošana šajā laikā un šajā vietā. Kungs dāvā mums sava gara vadību. Amen. Lord Jesus, awaken us in this time of Advent. Bless us as your congregation. Teach us to walk in your light, to live as the children of the day, and to watch faithfully for your coming to each and every one of us. Unite us in hope and peace, that we may be ready for you. Loving God, as we light the first Advent candle of hope, we ask for your presence to fill our hearts and homes. May the hope of Christ's coming bring light to our darkness and renew our spirits
In Jesus' name we pray. Amen. Aicinu arī mūs kopā lūgt ar tēvreizes vārdiem. Let us pray Lord's Prayer. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atvestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Lūdzu, apsēdīsimies un klausīsimies nākamo dziesmu. Paldies ansamblim Skanda, tas tiešām bija skaisti, un, protams, mēs aicinām jūs atkal, tā kā esam kaut ko tik skaisti piedzīvojuši šodien, bet attiecībā uz ziņojumiem šodien pēc
svarīgākais ziņojums, ka pēc dievkalpojuma mums ir town hall, jeb īpašā sapulce par mūsu šo pārskatu. Un jā, tas būs lejā pēc dievkalpojuma un arī pieejams caur Zoom. Tātad, those who watch on Zoom and also want to join our town hall, you can use the same Zoom link. Yeah, you will turn off it after the service, but a bit later you can also join by using the same link if you want to join town hall after the service. Tātad, kas mums vēl ir svarīgi? Pirmkārt, pateicība visiem, kas ir piedalījušies mūsu pēdējā laika pasākumos. Īpaši paldies par tiem, kas piedalījās un palīdzēja pie 18. novembra skaista un skanīga dievkalpojuma baznīcā, kā arī, es domāju, svētīgs un labi apmeklēts bija Ziemassvētku tirdziņš vakar, par ko arī īpaši paldies visiem dalībniekiem un organizētājiem, kas ielika arī lielu darbu pie tirdziņa. Tad, raugoties uz priekšu, šajā laikā varbūt neparasts pasākums mums nākamajā sestdienā ir Viesturs Zariņš mūs aicina uz lekciju par alu, arī īpaši saistībā ar latviešiem. Arī es došu savu ievadu, kā alkohols ir, ko par to var teikt Bībele, vai varbūt luterāņi. Tā kā tas ir kaut kas interesants, īpaši tiem, kas bauda alu. Tas ir nākamajā sestdienā. Tad, raugoties uz priekšu, jau ir šis Ziemassvētku laiks. Īpašs dievkalpojums mums ir 21. decembrī, kas ir tāds citāds dievkalpojums, Lessons and Carols, kas ir īpaši atvērts un aicinošs ģimenēm. Jā, mēs esam priecīgi arī, ka latviešu skola nāks un svinēs Ziemassvētkus pie mums baznīcā, jo mums ir laba sadarbība, tas būs 13. decembrī. Un Ziemassvētku dievkalpojumi, tā tad ir Ziemassvētku vakarā, 24. Ir 4 un 6. Pirmais ir Andreja draudzes izkārtojumā, un otrais ir Jāņa draudzes, kā arī tiem, kuriem ir iespēja apmeklēt pašos Ziemassvētkos 25. Arī tāda iespēja ir, 11. ir Ziemassvētku dievkalpojums. Tātad tā ir tuvākā informācija. Un tālāk, kā ierasts dievkalpojumā, mēs pateicamies visiem, kas mūs atbalsta ar ziedojumiem, gan ar ikgadējo ziedojumu, gan ar īpašiem ziedojumiem, gan ar savu kalpošanu, gan tiem, kas mūs skatās Zoom un arī atbalsta ar ziedojumiem šīs Zoom pārraides. Un es aicinu tad Perminderi atnākt uz priekšu, un mēs varam kopā noskaitīt lūgšanu, pateicības lūgšanu. Mēs varam piecelties. Un varam lūgt kopā: Mūžīgais Dievs, mēs kopīgi nododam Tev sevi, kā arī mūsu dāvanas, lai caur tām citi varētu piedzīvot Tavu žēlastību, Tev par godu, caur Jēzu mūsu kungu. Āmen. Un izlūksimies svētību mums visiem. Tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs.
Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev savu mieru. To your care and protection, O Lord, we now commit ourselves in your goodness. Forgive us with your love, inspire us, by your Spirit guide us, and in your mercy keep us now and forever. Amen. Mēs apsēdīsimies un dziedāsim adventa dziesmu, 18. dziesmu. No ķēniņš nāk jums Dieva ļaudis. Tad nu ejiet un kalpojiet kungam ar prieku. Go in peace and serve the Lord. Paldies visiem, arī kas palīdzēja pie šī dievkalpojuma.